Par dzērienu paketi un dzērieniem, ko jūs varat ņemt tā kā dārgākie dzērieni. Situācija ir tāda, ka sanāk, jā, ja jums ir easy package, jums ir šī te, piemēram, 7 eiro atlaide uz dzērienu, pat ja viņš ir dārgāks. Bet tam ir jāsako pašiem līdzi, jo pēc mūsu pieredzes, piemēram, 2 reizes mums pieskaitīja rēķinā pilnu summu par dzērienu, lai gan viņam bija jāpiešķir atlaide. Gājām, skaidrojāmies, beigās situācija tika atrisināta, atlaide tika iedota, izmainīts bija rēķins, bet pašam jāsako līdzi, jo ja jūs to nedarīsiet, tad pēc būtības jūs varat samaksāt arī kaut ko vairāk. Ok, tā varbūt nav liela nauda, tur vienreiz 9 eiro, otrais 9 eiro, bet kopumā šī informācija ir noderīga, jo pa lielamā, piemēram, to pašu Aperol Spritz var padzert pa 2,30, ja jau jums ir nopirkta šī pakete, ja? Vai jebkuru citu dzērienu. Principā 7 easy package jums ir 7 eiro uz katru dzērienu, kas jums ir, un tas, kas ir virs šīs summas, jūs to starpību piemaksājat pēc tam klāt, jums no bilances novelk, bet sekojiet līdzi. Es ieteiktu vispār sekojiet līdzi, kas jums notiek ar bilanci paši, ja jums tas ir svarīgi. Nu, mums tas ir svarīgi, mēs parasti sekojam tādām lietām līdzi. Ja kādam nav svarīgi, tad var arī to nedarīt. Bet mēs jau tūlīt dodamies prom no kuģa. Mūsu kruīzs ir noslēdzies. Jā! Nu nekas, dodamies. Mums vēl šodien bišķīriņi Dubajā ir. Taisies vaļā, bišķiņi Dubajā jāapskata. Vakariņas būs mums. Vēl vienā mazā kruīza. Jā, vēl vienā mazā kruīza. Tātad šitāds bardeks mums notiekās tad, kad no kuģa kāp nost un uz kuģa kāp virsū. Cilvēku nenormāli daudz, visi ar koferiem, ar somām te ņemās. Un mēs, protams, tāpēc dodamies ārā. Nu ko, esam ārā. Tātad par bagāžu. Bagāža mums vakar bija jānodod līdz 10. Bija jāatstāja pie numuriņa ārpusē. Jāsakrauj viss, kas mums nav vajadzīgs. Nē, atstājam tikai paša nepieciešamāko mazajās somās un lielo bagāžu atstājam ārpusē pie numuriņa durvīm. Kaīts, jā, durvīm. Un visu no rīta mēs bagāžu saņemam pēc visām drošības kontrolēm, mēs saņemam pēc mūsu cipara. Cipars ir 33, mums jāmeklē. Tur būs mūsu bagāža. Nu, ejam meklēt. Tā, mūsu koferīs ir šeit. Tātad lūk ar šādu taksīti esam atbraukuši līdz savām nākamajām naktsmājām uz viesnīcu. Kopčkorn hotel. Tā mūsu čemodāni jau tiek paņemti un ejam iereģistrēties. Wow. Šitāds vestibils. Atpūtas zona. Ar mīkstiem krēsliem. Ir arī uzkodas. Vēl kaut ko nopēt kafiju, te ir bulciņu kāda. Braucam, mēs tiekam numuriņā beidzot. Pulkstens ir knapi 10:11 un mēs tiekam numuriņā. Es zinu, ka numuriņš ir mums 10:09, bet kurš stāvs? Varbūt 10. Varbūt 10. Izkāpjot no lifta uzreiz arī numuriņš. Ir rekamos un viņš deluxe room. Not bad. From one cruise to another, yeah. Tā, neatvērsim aizkariņus vaļā, apstīsimies, kas mums te notiek. Wow, kas pa skatu! Ar balkoniņu. Tā numuriņu es pēc tam parādīšu, galvenais skatu šobrīd parādīt. Skats no numuriņa, jā? Un pretī būvējās Hilton viesnīcas. Wow, un tas ir iespaidīgi. Lejā ir basēns, jā. Tie baigi sekojas. 90 cm, 45 un 1,80 m. Sataisamies, pārģēramies un braucam uz centru. Koferi mūsu ir ieradušies. Right, sir. Anything you want, just call reception by dining by Zoom. Ok, thank you, bye. Un sākam numuriņu apskatu. Tātad ir lieliskā pieskatos. Šeit ir safes, laundry bag, izskāna čībiņas ir, ziepītes. Tas ir levels. Gludeklis, gludināmais dēlis. Ejam tālāk. Wow, pilnīgi ar gaismu, skaties.
Kas mums ir? Var nosvērties. Tepat svara ir. Nevajag labāk, tagad nevajag svērties. Jā, šodien nesveramies. Pēc kruīza nesveramies. Tāda, iesim uzreiz vannas istabā. Nu, virsmiņa tāda, jā, padzīvojusi jau savu tāda šampūna izlase Millennium. Dvieļi, vanna ar dušu, bidē un pods. Viens krēsls, te kaut kāda uzlāde mums ir. Leduskapis tā, durtiņas arī padzīvojušas. Leduskapis tukšs, televizors, teikana, krūzītes, kafija, ūdentiņš, wow. Millennium Dubai. Pa Zolīdo. Tā pierakstiem pat ir zīmolīts nolikts ar lapiņu, ar bloknotiņu. Ādas maciņā ar uzrakstu Capricorn Hotel. Varbūt noputējis pults iekšā. Ar visiem TV kanāliem, Ar visiem TV kanāliem, nosaukumiem, jā. Ko izgājām no savas viesnīcas un dodamies meklēt veikalu. Mēs gribam iepirkties šobrīd. Tāpēc dodamies tepat vietējo rajoniņš un meklējam kaut kādu veikalu, tirdzniecības centru, kaut ko tādu. Tādu pa Pazemes tuneli dodamies uz veikalu Deiras rajons šitas ir. Tur mēs tālumā Burj Khalifu redzam, kur mēs esam kādu 7 km no Burj Khalifas un ejam iekšā Deiras tirdzniecības centrā. Ja tu nezini, kur ir Carrefour veikals, ieraugi onkuli, kurš tum ratiņus un kurš strādā Carrefourā un seko viņam. Mēs šobrīd tā daram. Cerams, ka viņš mūs uz Carrefouru aizadīs, nevis viņš kaut kur citur dodās. Šobrīd vispār ir Ramadāna laiks, un tāpēc izskatās, ka viņiem ir baigās atlaides uz daudz ko. Nu, ļoti daudz stendi salikti vienkārši ir salikt daudz stendi ar visādu pārtiku, piemēram, saldumiem un visu kaut ko tādu. Man liekas, ka parasti Carrefourā nav tā viss tik ļoti piekrāmēts un saliktas paletes gandrīz vai ar preci saliktas. Bet, nu, jā, tas ir mūsu pieņēmums. Ja mēs kaut ko kļūdamies, droši rakstiet komentāros. Tātad cenas datelēm. Mēs ņemam šitās pa 2,50. Mēs zinām, ka tās ir ļoti garšīgas, bet šitās arī mēs garšojām. Šitās arī ir labas. Un viņas ir pa 5,30. Reku lielā paciņa pa 35. Tātad šidenī viesnīcā otrajā stāvā mums ir, teiksim tā, normāla sporta zāle, basēna spā zona ar guļam krēsliem, droši vien ar silto basēnu. Wow, smuki! Tur no saules paslēpties, galdi. Neizskatās slikti, jā, ļoti labi izskatās. Un tur kaut kur mūsu numuriņš ir, guļam krēsla smuki. Tur pat džakūzī es redzu rekoru. Zem tā niedru jumtiņa ir džakūzī. Skaisti? Jā, nav slikti. 64 eiro Dubajā. Viesnīca izmaksāja lētāk nekā šis maisiņš. Šis maisiņš izmaksāja 72. Sev un citiem mazliet nopirkām saldumus un šokolādi. Jā, es ka vieta koferītam visam vēl jāatrod. Nu, gan jau! Pirksim tagad biļets uz metro, jo mēs uz Marina Dubai brauksim ar metro. Protams, līdz galam mēs netiksim. Tikai ar metro tur vēl vajadzēs ar taksi bišķi pabraukt. Mēs gribam izmēģināt metro. Tā, mums vajag divas. Kā mēs divas varam paņemt? Metro kartiņas ir nopirktas. Katram jāpērk atsevišķi. Katram jāpērk atsevišķi un maksāja. 19 dirhami, tas ir kaut kādi 5 eiro. Brauksim priekšējā vagonā mēs paņēmām. Metro esam iegājuši, braucam tagad lejā. Ir ļoti jauki, ka tu nobrauc tik dziļi ar eskalātoru lejā. Ir tik forši visus, tu saproti, ka tu esi ne tur nobraucis lejā. No kļūdām mācīsies nākamreiz. Tev pat repītēm visu to gabalu jārauj augšā. Nu, izrādās, ka mēs pareizi bijām nokāpuši. Mēs uzgājām pa šitām trepēm augšā, nogājām otrā pusē, nobraucām, uzbraucām augšā un braucam atkal lejā. Tā mēs esam, protams, nopirkuši zelta klase. Kāpsim zelta klasē iekšā. Gold class kabīne. Tieši priekš mums. Tā. Nu ko, gold kabīne, un mēs esam iekšā, ja? Tieši priekš mums ir divas vietiņas. The next station is
This is interchange station between Dubai Metro Red and Green Line. This is interchange station to Dubai Tram. Passengers travelling to Jumeirah Beach, please interchange to tram at Shobar Realty Metro Station. Kā dzirdējāt, pasaka visu priekšā, ja kādam ir jābrauc uz Džumeiras Beach, tad šajā pieturā ir jākāpj ārā, piemēram, un jādodās uz tramvaju, kurš ir pat tepat, man liekas, kā rekur aiziet pa šo te, un tur lejā, man liekas, ir tramvaju. Jā, tā kā principā metro visu pasaka priekšā, vienkārši jāklausās un jācenšas saprast, ko saka. Metro nedrīkst kožāt kožvenes, nedrīkst ēst, par to par ēšanu sots 25 eiro zināt, ja? Tā kā, ir lietas, ko nedrīkst vienkārši darīt. Rozā vagoni ir tikai sievietēm, tur nedrīkst vīrieši kā priekšā, tur arī būs sots uzreiz. Tātad izkāpām ārā un pa eskalātoru braucam lejā. Tātad rekur ir zīmes. Ja tu stāvi uz eskalātoru, tev jāstāv labajā pusē. Ja tev gribās iet, tad tev pa kreiso pusē jāskrien. Jā, nevis tā kā mēs te abi divi stāvam un mums cilvēki kaut neskapēc baksta un saka, vai palaiž garā. Deguna galā aiztaisījās durvis ciet. Nepaspējām. Tātad, lai tiktu līdz Dubai Marina, jākāp ārā ir DMCC pieturā ārā. Mēs aizbraucām pa tālu. Mēs vienu pieturu pa tālu esam aizbraukuši. To mēs tikko konstatējām, skatoties Uber taksīti. Dosimies pāri lielceļam pa šādu tuneli. Tomēr mēs esam atbraukuši līdz 37. pieturē. Tikai nevis līdz galam. Būtu aizbraukuši tur. Būtu aizbraukuši tur ārprāts, tur būtu interesanti. Es īsti pārbaudītu kārtīgi visu informāciju. Jā. Labi, ka mēs ieskatījāmies tādā kartē. Jā. Tā, lūdzu, šitāds skatiņš ir uz elevātoru. Un šeit tieši tas pats ir. Pa kreisi skrien, pa labi stāvi. Mēs dodamies uz Dovu kruīzu šobrīd, kas ir neliels izbraukums ar zviedru galda vakariņām. Tagad vakarā ar laivu, ar kuģīti. Un mums, principā, izejot no metro ārā, tagad sanāk kaut kāds 700 metri, ko iet 10 minūtes. Pārbaudīsim, protams. Bet tas ir tepatās, mums nevajag par taksi saukt. Izkāpi no metro, DMCC pieturā un viss un kājām. Piestātni, jā. Un uz piestātni tik jādodās. Pat taisno gluži neizšausi cauri. Neizšausi, bet... Bet cilvēki iet tenī virzienā, tā tad uz turieni mēs arējām. Starp debeskrāpjiem. Ne tie lielākie, protams. Pilnīgi tika Purvciemā. Jā, te Āgenskalns pavarās. Wow! Un mēs esam kāds minūtes 40 brauciens ar metro no Burj Khalifas. Tad jau uz pašu kuģīti. Ļoti laicīgi, 4:30 ir. Mums jau laiž uz kuģīšu. Es ceru, ka tur būs vēsāks. Jo šobrīd ir 30 grādi. No rīta nelikās, ka būs tik karsti. Vispār nelikās. Doma, ka jā, tāds. Viens kuģīts jau ir uzņemts, cilvēki ir gatavi tur jau. Ēdieniem, dzērieniem. Bet kas par skatu ir šitiem no ostas? Ar kuģīti noteikti vispār būs turiem braucot. Aleksandra viens nosaukums mūsu kuģītim, ar kuru mēs peldēsim. Jo ēdiens principā ir augšā, kur salikts jau ir. Ko esam apsēdušies, labākās vietiņas ieņēmuši, cerams, karsti šeit nebūs. Es ļoti ceru, jo jau ir karsti. Un 5 vakarā. Tātad visi bezalkoholiskie dzērieni ir iekļauti, alkoholiskie dzērieni ir pa maksu. Tātad redzam, jā, cenas. Aliņš, piemēram, 10 eiro Heinekens, 11 gandrīz.
Tātad atnesa mums starterīti, bet jums viņu neredzēt, jo mēs viņu jau apēdām. Šitāds izstāsts kuģīts, ar kuru mēs peldēsim tūlīt. Šis ir Aleksandra 2, mēs ar Aleksandra 1. Tāda zviedru galds, jā. Uzreiz ņem šī maizīte, tāda dārzeņa. Dzeltenais dals mums te ir, kartupeļi, pasta, dārzeņi. Tā izstāst pēc zivtiņas, jā, tā ir zivs. Un, protams, gaļas. Un saldo, līdzi saldo. Vakariņas galdā. No vienu kuģi uz otru. Tikai ēd un kuģo, vispār ideāli. To vēl tik būvē. Šitais tās mūsu kuģīts. No kuģa priekšas. Skatieties, kāda satiksme te kanālā. Bet skatiņš pa labo, tāds saulrietiņš, tur tālumā palmas spīd. Vienkārši fantastiko. Vienkārši fantastiko. Ja plānojat ceļojumu uz Dubaju, obligāti atbrauciet uz Marina Dubainakli. Obligāti. Tas ir jāredz savām acīm. Caur kameru tas nav tās. Atbrauciet uz šeit, tad jūs redzēsiet. Mute vaļā paliks. Labrītiņ, dārgumiņ. 5:06 no rīta. 5:06 no rīta, jā. Mums ar taksīti atvizinājāmies lidostu, tātad 5. termināls 1, 5. zona. Mums ir Turkish Airlines. Mums ir 9:30 reiss. Esam jau lidostā 5:06. Viesnīciņa mums sagatavoja līdzi brokastis. Tādā te pilnīgi boksiņā un iekšā tur ir es jau vienu atvēru vienkārši, tāpēc es zinu. Iekšā ir ūdendiņš, maizītes un, nezinu, es domāju, kāda omletīte vai kaut kas tamlīdzīgs. Tā kā tīri zolīdi. Viesnīcu var izvēlēties, ļoti laipni mūsu bagāžu uzveda, palīdzēja taksī ielikt un tā. Nu ko, dodamies māju pamazām. 2 pārlidojumi priekšā un tad jau būsim. Ko? Dodamies jau uz lidmašīnu. Dubajā vēl esam. Pusaizmiguši, samiegojušies. Galvenais operators, kā redzat, pat kameru netur šobrīd.
Bet dodamies, jā, uz lidmašīnu un lidojam tagad līdz Stambulai.